Un laiks pilotprojektam ar šādu virsrakstu neatvesto was not brought, jeb UNB, un neatnākušo pacientu skaita samazināšanas risinājuma ieviešana slimnīcām. Kā jau minēja, tad pirmajā sesijā visi pilotprojekti no Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas. Lūdzu. Tā. Tas, ko es izstāstīšu, kāpēc mēs nedrīkstam nereaģēt, kā mēs risināsim problēmu un kas tieši tiks darīts. Tātad uzreiz jāsaka, ka pēc Lielbritānijas kolēģu aplēsēm ieplānots, bet neapmeklēts ārsta vizītes ir viens no 10 biežākajiem novēršamo bērna nāvju un invalidizācijas cēloņiem. Tātad, ja mēs šo atrisinātu, tas būtu milzīgs iegūms. Un otrs, jūs jau pēc nosaukuma redzat, neatvestie bērni. Tie ir nevis neatnākušie, bet neatvestie bērni. Tātad viņi nav pieņēmuši šo lēmumu paši, kāds ir pieņēmis viņa vietā, un tam ir arī mazliet tāda morāla ētiska komponente. Jo bērns jau pats neizvēlas, vai viņš atnāk pie ārsta vai neatnāk. Kāpēc tad ir šādas vizītes, kuras netiek apmeklētas un kur bērni nenonāk pie ārsta? Un tam var būt ļoti dažādi iemesli. Iespējams, ka vizīte pie ārsta ir tikai viens no prioritāriem darbiem, kas ir viena vecāka, jeb abu vecāku darāmo darbu sarakstā, un tas vienkārši aizmirstās, jeb laiks no vizītes pieteikšanas līdz ieplānotajai vizītei pārāk garš. Varbūt arī iemesls, kad ir kādi patiesi objektīvi šķēršļi, gan sociāli, ekonomiski, kaut vai pavisam geogrāfiski. Tad transporta grafiks vai attālums līdz ārstam un neizdodas tajā dienā nokļūt pie ārsta. Bet varbūt arī tā aktualitāte vienkārši zudusi. Ja? Kā zināms, pacienti mēdz pieteikties dažādās vietās pie dažādiem speciālistiem, lai atrisinātu savu problēmu, un aizmirstās, ka situācija jau ir atrisinājusies un vizīte nav atteikta. Lai kādi būtu šie iemesli, ir ļoti nozīmīgas 3 lietas. Ja plāns par ārsta apmeklējumu ir mainījies un vizīte netiks apmeklēta, ir ļoti nozīmīgi, ka mēs varam šo laiku nevis vienkārši izniekot, bet ka šajā laikā mēs varam nodrošināt pieejamību vizītei kādam citam bērnam. Otrs ir, lai mēs varētu ātri un ērti pārplānot, ieplānojot citu vizīti šim bērnam, atrodot laiku, kas būs piemērots un pieejams. Un, protams, mums ir nepieciešams arī ātri un ērti aizvietot to vizīti, kas ir atteikta, dodot iespēju tātad citam bērnam pieteikties uz vizīti. Bet tad mazliet par skaitļiem. Mēs pilotprojekta kontekstā neplānojam atvērt visu fronti, ja tā var teikt, bet pilotprojekta kontekstā nofokusēties uz vienu no profiliem, un šeit ir daži skaitļi par šo profilu, tas ir pulmonoloģija un alergoloģija. Gadu laikā tur ir apmēram 8000 vizītes, un 800 no tām netiek realizēts, jo pacients vienkārši nav ieradies, ja pacientu vecāki nav atveduši mazo pacientu. Bet otrs skaitlis, kas arī ir, man liekas, ļoti izteiksmīgs, ir tas, ka ir ļoti daudz arī apzinīgi vecāki, kas atsaka šo vizīti. Un atsaka to, un tas nozīmē, ka tajā īsajā laikā, kad šī vizīte ir atteikta, apmēram 2/5 no visām pieteiktajām vizītēm nāks pārplānot. Ja, tātad dodot iespēju kādam citam šo vizīti apmeklēt. Un ja mēs šo ekstrapolējam uz kopējo pakalpojumu, ambulatorisko pakalpojumu skaitu bērnu slimnīcā, tad šos skaitļus visus var reizināt ar 10, jo bērnu slimnīcā kopā ir aptuveni 400 000 ambulatoru pakalpojumu. Un, protams, mēs varam runāt arī ne tikai par ambulatoriem pakalpojumiem, mēs varam runāt par dienas stacionāru, mēs varam runāt par plānveida operācijām un citām lietām. Tātad tas, ko es vēlos pateikt, ka problēma ir milzīga, tā rada arī milzīgu slogu. Gan tāpēc, ka tas apgrūtina saulaicīgu pakalpojumu pieejamību tiem, kam tas ir nepieciešams. Tas rada milzīgu ekonomisko slogu, gan dīkstāvs dēļ, jo vizīte nav notikusi un šajā laikā nekas cits netiek ieplānots, gan arī ekonomiskā aspektā, tāpēc, ka kādam ir ļoti daudz darba, lai pārplānot šīs vizītes.
Beigās arī tas ir emocionāls sloks. Un es tiešām runāju ar kolēģiem, kas ir gatavojušies vizītēm, kā piemēram autiskā spektra traucējuma gadījumā, kur vizīte aizņem ilgu laiku. Un ja tajā dienā 2 no 5 pacientiem neatnāk, tas ir arī emocionāli diezgan grūti šim speciālistam to saprast, kā tā, jo tas darbs ir arī sagatavošanās ar vējā. Tad kādu šo risināt? Un šie risinājumi faktiski ir, man liekas, ļoti pašsaprotami. Mums ir jāveicina tas, lai tie, kam ir jānonāk pie ārsta, tur arī nonāktu. Lai tā būtu vecāka prioritāte, lai vecāki par to neaizmirst un nogādāt šos bērnus pie ārsta. Otrs ir, mums ir jārisina, lai mazinātu slogu un darba apjomu pārplānojot šīs vizītes. Tad, ja ir nepieciešams pārplānot vai tam pašam bērnam vai citam bērnam, lai to varētu izdarīt pietiekami ātri un ērti un iespējams pat pacients pats. Un trešais ir, lai mēs varētu piedāvāt tiešām optimizētus un tādus personalizētus risinājumus, ņemot vērā ļoti specifisks pacienta parametrus vai atrašanos, dzīves vietas atrašanos no vienības gatves. Ja, mēs nevaram ieplānot vizīti 8 no rīta, ja pacients brauc no kādas attālas vietas. Un to visu var paredzēt pietiekami automātiski un personalizēt šos laika piedāvājumus. Lūk, un kas tad tiks darīts? Tad, protams, viss sāks ar pietiekami apjomīgu datu analīzi par pieteiktajām, notikušajām, nenotikušajām vizītēm un ir iespēja identificēt parametrus, pēc kuriem tad var saprast, cik ticams, ka šī vizīte notiks vai nenotiks. Tad ir paredzēts, kas tiks izstrādāts mākslīgā intelekta risinājums, kas ļaus paredzēt, kuras ir riska vizītes, kuras varētu nenotikt, atgādinājuma sistēma, lai veicinātu to, ka tomēr šī vizīte vai nu tiek atteikta, vai nu arī vislabākajā gadījumā tiešām notiek, bet tad arī plānošanas instruments, ar kuru tad mēs varētu piedāvāt daudz personalizētāku un precīzāku šo vizīšu ieplānošanu. Jā, un tad par inovācijām šeit vairāk inovatīvie risinājumi, gan pats mākslīgā intelekta risinājums, gan šī vizīšu personalizētā plānošana un citas lietas. Un par parametriem šeit ir ļoti skaidri. To visu var izmērīt, cik mums vizītes ir notikušas, nav notikušas un kādas tad mēs šos rezultātus arī varēsim sasniegt. Jā, paldies! Paldies! Tas nekas, ka daļu neizstāstījāt, ir jautājumos. Un tur tad arī varēsim rast atbildes. Jo uzreiz tātad bija stāsts jau, kā tieši mākslīgā intelekta risinājums novērsīs to, ka pacienti netiek atvest uz vizīti. Jā, tātad šo projektu mēs veidojam kopā arī ar kolēģi no Lielbritānijas, no NHS, ar Kārlu Albergu, kurš ir NHS uzlabojumu un tāds efektivitātes daļas speciālists, ja, kas tieši nodarbojas līdzīgiem jautājumiem. Un es teikšu uzreiz, līdzīgs projekts tika finansēts tieši arī no inovāciju, tādas aktivitātes Lielbritānijā, kur piedalījās 10 Lielbritānijas slimnīcas, bērnu slimnīcas specifiski. Un tas, kas tur tika darīts, tika identificēti Lielbritānijas gadījumā, tie bija 42 parametri, ja, kas liecināja par to, ka šis pacients atrodas zināmā riska grupā. Un tad, kā piemērs var pateikt kādus interesantus, ja, teiksim, pacienti, kuri reģistrējas un ierodas uz vizīti, iepriekšējās reizēs ļoti vēlu, teiksim, ļoti tuvu vizītes laikam, arī tas ir riska faktors. Ja. Tad ir virkni lieta, attālums, kur viņš dzīvo un tā tālāk. Tad ir 42 parametri, kurus es visus nezinu, jo tas ir intelektuālais īpašums Lielbritānijas gadījumā, bet mūsu izaicinājums būs atrast tos parametrus, kas varētu raksturot šos Latvijas riskus neierasties uz vizīti. Un tad jau viņus saliekot kopā mākslīgā intelekta risinājumā, tad mēs varēsim atlasīt tos pacientus ar lielāko risku. Jo tas arī laikam atbild nedaudz nākamo jautājumu, kā tad apmācīsiet mākslīgo intelektu, jo tas jau pats par sevi nestrādā. Jā, viņš nestrādās, viņam būs tātad parametru kopa, pēc kuras tad mēs atlasīsim un validēsim tos pacientus ar vislielāko risku neatnākt, un savukārt tad sekos arī intervence, lai veicinātu to, kad ir papildus atgādināšana, savādāk atgādināšana, bet veicināšu atnākšanu. Ja mākslīgais intelekts paredz, ka neieradīsies, bet pacients tomēr ierodas, vai viņš būs saglabājis savu vizīti?
Jā, mākslīgais intelekts neatcels vizīti. Mākslīgais intelekts dos signālu par to, ka iespējams ir vajadzīgs papildus solis, lai uzrunātu un veicinātu šīs vizītes realizēšanu. Kāpēc tieši šie divi profili, kurus izvēlējāties un kā viņus izvēlējāties? Tie ir, teiksim tā, tā ir vidējā temperatūra slimnīcā. Tie nav ne paši lielākie ar vislielāko neatnākušo skaitu, ne arī ar vismazāko neatnākušo skaitu. Un, jā, tas ir, teiksim tā, no arī pašu speciālistu intereses un sadarbības, un lai projekts noritētu pietiekami viegli. Jau tagad ir atgādinājumi, bet vienalga tas nedarbojas. Kas liek domāt, ka šis darbosies? Liek domāt pieredze, tātad pieredze no Lielbritānijas. Tātad šajā grupā, ko viņi identificēja ar 20%, tātad augstākā riska neatnākušo pacientu kontrolas grupā neatnāca 68%, intervences grupā neatnāca 12%. Tātad pieredze no citām valstīm, līdzīga pieredze Erasmus slimnīcā Rotterdamā, kur arī viņiem uz pusi izdevās samazināt neatnākušo skaitu ar papildus intervenciju, ar mazliet pārveidotu atgādinājuma īziņu, plus tur vēl bija viena cita intervencija ar papildus zvanu. Tā kā šobrīd ir vienkārši tās evidences no citām valstīm, ka tas var darboties, un es ceru, ka arī šeit tas varēs darboties. Tieši turpinot šo tēmu, kā plānots personalizēt atgādinājumus, vai plānots, ka atgādinājumu ietvaros pacients arī apstiprina ierašanos vai neierašanos? Jau šobrīd tāda iespēja ir. Ir virkne, jā, kas droši vien arī ar atgādinājumiem iespējams ir kaut kādi papildus soļi jāspēr. Tad pētot arī šo citu valstu pieredzi, teiksim, par ko iepriekš nebijām domājuši, arī atgādinājumos iespējams jābūt specifiskākiem, par kuru no vizītēm ir runa, jo nereti ir vairāk pieraksti pacientam pie ārsta. Un tad jā, šeit ir vienkārši jāpēta, kas vislabāk darbosies. Te kāds ir bažīgs, viņš saka, kā tieši pārliecināsieties par to, ka pacients tiešām neatnāk, jo pēc iepriekšējām vizītēm, tad jau tā ir cilvēka profilēšana ar mākslīgo intelektu. Nē, tātad pirmkārt viena lieta, kas ir svarīga, jā, tātad pacienta vēsturē, pacienta ierakstos medicīniskajos mūsu hospitālā informācijas sistēmā nesaglabāsies nekāda informācija par iepriekš neapmeklētajām vizītēm, lai neradītu nekādu tādu diskriminējošu attieksmi pret pacientu. Šis rīks ir automātisks rīks, kas ir pieejams tikai vizīšu plānošanas ietvaros. Tātad viņš nekādu atzīmi neatstāja pacientu medicīniskajos ierakstos, lai nebūtu tieši šī potenciāli diskriminējoša attieksme. Informāciju var analizēt par jau esošajiem pacientiem, bet kā būs ar pirmreizējiem pacientiem, kur nav zināma precedenta? Jā, protams, vienmēr būs izņēmumi, bet mēs orientējamies uz mācot sistēmu. Un arī ar jauniem pacientiem iespējams, kad būs parametri, kurus mēs spējam novērtēt ar jauniem pacientiem, kaut vai ģeogrāfiskais attālums un tad plānojot šo vizīti. Kāpēc jau tagad neizmantojat BI rīku, kur ir dati, ar ko šis būs labāks? Droši vien, kad labs jautājums. Resursi, jā, tā tas. Ja izstrādāsiet jaunu risinājumu, tas būs pieejams valstī ne konkrētai iestādei, vai uz to piekrīt jūsu izstrādātājs? Es personīgi pilnīgi noteikti esmu pārliecināts, ka šim jābūt pieejamam pilnīgi visiem, jo es domāju, ka te nav nekādas tādas pievienotās vērtības, ja tas būs tikai vienā iestādē. Es domāju, ka mēs visi kopā nozarē ciešam no nepietiekamiem resursiem, jo resursi tiks izlietoti jēgpilnāk un mērķtiecīgāk, jo viss būs ieguvēji. Gadījumā, ja pacientam ir nepieciešama cieša sadarbība ar ārstniecības iestādi, bet nevar ierasties kāda iemesla dēļ, vai tiks piesaistīts citas iestādes projekta ietvaros, piemēram, sociālais dienests? Šis bija īstenībā viens no, atkal varbūt tās ieiet mazliet detalizācijā par to Anglijas piemēru, tad tur bija vairāk risinājumu, un viens no faktoriem, kas ir pilotprojektiem, kas traucēja ierasties pacientiem tieši, tāpēc arī pieminēja sociāla-ekonomiskie aspekti. Un tur tā atrada bija tāda, ka tiešām reizēm ir vērts domāt par kādu pacienta atbalstu, nogādājot viņu uz vizīti un iespējams ieguldīt naudu tajā, un tā atdeve kopumā sistēmai būs daudz lielāka. Tātad piesaistu, ja nonākšana pie ārsta kādā brīdī pacientam ir šķērslis, ir racionāli risināt šo šķērsli, lai pacients tomēr nonāk pie ārsta, un tas ieguvums sistēmā būs lielāks. Un tad tā otra puse, ko arī runājāt, ko darīsiet ar gadījumiem, kad pacients konstanti neatnāk, bet turpina pieteikties vizītēm?
Jā, nu šis laikam ir netieši saistīts ar šo projektu. Šis ir tiešām morāli ētisks jautājums un arī finansiāls jautājums sistēmā kopumā. Daudzas valsts izvēlās dažādas pieejas. Man liekas, ka Francija bija pavisam nesen paziņoja par to, par arī kaut kādiem monetārām sankcijām attiecībā vai uz pacientiem, kas konstanti neierodas vai prasot priekšapmaksu vai tā tālāk. Tā kā, šeit mēs esam ceļā, bet tas nav droši vien, ka šī projekta ietvaros. Un kā jau es teicu, pēc labām tradīcijām, kāds raksta, tas ir kaut kas tāds, kas būtu nepieciešams visām slimnīcām. Tāpēc cerams, ka to varēsiet arī nodot tālāk. Paldies! Pirms dodaties tālāk, Luksafora gaismas. Labi, vidēji slikti. Ko tad mums šodienas klātesošie un attālumā esošie saka? Saka labi, 25 labi zaļi vērtējumi. Paldies!